Labdien! Mani sauc Sandis Šrāders, es esmu lektors Baltijas aizsardzības koledžā un maģistra programmas direktors, un šodien man ir prieks atklāt diskusiju Rīgas drošības fórumā 2023 par to, kādus izaicinājumus Ķīna ir nesusi pasaules drošības arēnā, kodolieroču un arsenāla ziņā. Mazām un arī lieliem valstīm tas ir aktuāls izaicinājums. Un man ir tas gods uzaicināt arī Linu Rastonu, kas ir no Kodolu draudu iniciatīvas, un viņa ir arī viceprezidente institūta programmā. Un viņai ir ļoti gara biogrāfija, profesionālā. Viņa ir strādājusi ar dažādu veidu izaicinājumiem, un man tikai jāpiemina to, ka tātad galvenie ir bijuši tādi, ka viņi ir strādājusi arī Baltijā namā, kongresā, ar valsts departamentu un ar citiem svarīgiem izaicinājumiem. Un svarīgākais, es domāju, ka ir tāds spilgts aspekts, kas izceļas, ir jaunais starta līgums, kura termiņš sāksies 2026. gada februārī, un es domāju, ka šis izaicinājums galvenokārt arī globālajai kopienai, kura daļa mēs arī esam, rada svarīgus jautājumus. Un šiem jautājumiem ir jārod atbildes. Tagad mums ir jāpārliecinās par to, ka mēs nodrošinām pāreju tieši attiecībā uz līgumu par kodolieročiem un līdzsvarot starp kodolu valstīm. Kā jums šķiet, kādas ir galvenās problēmas vai izaicinājumi starptautiski, kas ir saistīti ar kodolieročiem? Viena lieta ir kodolieroču izplatīšana un kodolieroču neizplatīšanas līgums, kas ir bijis drošības lietu tāds kā mugurkauls. Bet vai ir iespēja, piemēram, Krievijai, kas ir savu kodolu arsenālu, vai ir iespēja, ka Krievija to izmantos pret Ukrainu vai arī citas valstis? Te, protams, ka ir šādi ģeopolitiski šie ir tiešām jautājumi un arī par atbildēm. Paldies liels, ka uzaicinājāt runāt par šiem svarīgajiem jautājumiem. Un tiešām ir diezgan izaicinājumi pilns laiks attiecībā uz ieroču kontroli, kodolieroču kontroli. Vispār arī vienošanos struktūra un fons, kāds tas šobrīd pastāv ģeopolitiski, ir ticis grauts vai brucināts pēdējo vairāk kā 10 gadu laikā, un tā mēs esam tajā vietā, kur tas atlikušais līgums, kas regulē kodolu konkurenci starp ASV un Krieviju, tam ir paredzēts beigties, un acīm redzot tas saistībā ar briesmīgo karu Ukrainā. Un jūs jau arī zināt, ka tas, protams, ka vairo spriedzi starp Krieviju un Rietumiem. Un, protams, ka tas ir satraucoši un kara kontekstā Krievija ir pat pārtraukusi īstenot līguma aspektus attiecībā uz pārbaudēm, inspekcijām vai informācijas apmaiņu. Amerikas Savienotās valstis ir sekojušas šim piemēram, un tagad abas valsts ievēro noteikts ierobežojums. Kā zināt, tas ir ļoti svarīgi, taču skaidrs, kas notiks tad, kad līgums beigsies. Tas būs 2026. gada februārī. Ir nepieciešams kāds arī pēctecīgs līgums, un šobrīd valstis pat nerunā par to, un es baidos, ka pastāv liela iespēja, ka līgums zaudēs spēku un tam nebūs pēcteča. Tas ir tiešām satraucoši. Es domāju, ka sadarbība kodolenerģijas jomā ir bijusi viena no retajām lietām, kuros Krieviju it kā ar Savienotajām valstīm var novietot tādā kā vienā plauktā. Un, ja jūs minējāt sadarbība, protams, brīdinājumi, izaicinājumi, kas pastāv attiecībā uz pārbaudēm, inspekcijām, daži brīdinājumi bija, piemēram, Covid seku iespaidā, kur mēs vienkārši ierobežojām cilvēku un inspektoru, ekspertu pārvietošanos pāri robežām, piemēram, uz ASV vai arī uz Krieviju. Bet kā jūs redzat kā tas varētu attīstīties, vai būs labāka augsne vienošanai? Un es ceru, ka tā būs. Tas ir, vai kodola arsenāls, piemēram, tiks saglabāts, vai arī, kā es varētu cerēt, vai tas tiks samazināts, un kādā brīdī vai mēs varētu nonākt pie globālo lietu kārtības bez kodola ieročiem militārā spēka ziņā.
Bet ko jūs redzat, kādi varētu būt galvenie šķēršļi turpmākajam līgumam, vai arī jūs, prāt, pat šajos izaicinājumu pilnajos sarežģītajos apstākļos Ukraina, Krievija, rietumi pret pārējiem, kad tiešām šķiet, ka ir tik daudz, par ko mēs varam vienoties. Kādi ir galvenie šķēršļi šim līgumam? Es domāju, ka visizaicinošākais aspekts šobrīd ir tāds, ka pirmo reizi šķiet, ka Krievija konkrēti un iespējams arī rietumi un ASV nevēlas pilnībā it kā izolēt kodola jautājumus no citām attiecību problēmām un izaicinājumiem, kādi ir valstu starpā. Mums ir vairāk nekā 50 gadus ilga vēsture ar kodolieroču kontrolas līgumiem, tostarp ar bijušo Padomju Savienību un Krieviju, lai tos regulētu, lai tos samazinātu, ierobežotu. Un mēs esam izdarījuši kopš augstā kāra. Tagad mums ir proxy kāri vai starpnieku kāri visā pasaulē un ir ideoloģiskas atšķirības un konkurence, bet mēs zinām, mēs izolējam šo jomu, jo tā ir eksistenciāli kopīgu interešu zona. Mēs spējam to izolēt no dažādām citiem divpusēju attiecību izaicinājumiem. Bet šobrīd šķiet, ka tas nav tas, kur mēs atrodamies, kur mēs gribētu būt. Mēs redzam, ka prezidents Putins šobrīd galvenokārt piešķir augstāku prioritāti saviem kara mērķiem un cenšas iegūt noteiktas svīras pār mums, turot bruņojumu kontroli. Tātad nepieļauj nekādas piekāpšanos un nepārprotam ASV un rietumu plašākā nozīmē netaisās atsaukt atbalstu Ukrainai, un to viņš un ko tad cer prezidents Putins, bet es tajā pašā laikā šobrīd atturētos varbūt kaut kā citādāk raksturot to, bet es domāju, ka būtībā joprojām interese pastāv. Pirmkārt, par spīti Putinam piespiešana vai tāda piespiešana, ka kodolieroči tiešām nedrīkst izmantot un ka tas turpina regulēt, godīgi sakot, cenšoties ierobežot cik vien iespējams neilgtspējīgu bruņošanās sacensību. Es domāju, ka būs, kad apstāsies karstās cīņas Ukrainā, noteikti būs atgriešanās pie galda. Un tā ir sarežģīta diskusija šobrīd, jo jebkurā turpmākajā līgumā mums būs jāiekļauj pilnīgi viss, kas ir iekļauts jaunajā starta līgumā. Un Krievijai arī jaunās strateģiskās sistēmas. Pēc tam ir jābūt arī diskusijai par citām iespējām, kas ietekmē strateģisko stabilitāti. Mums ir, piemēram, saraksts ar nestrateģiskie kodolieroči Krievijai. Tādi ir pārsvarā un vienmēr vēlamies iekļaut to sarunā, jo parastās sistēmas, augstas precizitātes raķetes, pretraķešu aizsardzība. Tātad šīs sarunas būs sarežģītas, bet es domāju, ka joprojām ir pietiekami daudz tematu, kas pārklājas un kas it kā ir kopīgas intereses visām iesaistītajām pusēm, lai panāktu šo vienošanos. Bet vēl vairāk Ķīnas pieaugušā nozīme kodolspēkos rada arī daudz diskusiju un ASV apsvērums par to, vai tas varētu kaut kādā veidā ietekmēt to, kā uzskata vai jūt ASV attiecībā uz kodolieroču prasībām. Līdz šim Ķīna un jebkura cita valsts ir uzskatīta par it kā mazāk iesaistīt šajā. Tātad viss, ko mēs uzskatījām, ka mums ir nepieciešams atturēt Krieviju, un ar to būtu pietiekams, jo viss pārējais ietilpa zem tā. Bet tagad pastāv diskusijas jau par Ķīnas kodolspēku paplašināšanos, un vai tā tagad ir cita situācija, un vai tas varētu mainīt to, ko ASV uzskata, ka tai ir jāņem vērā kodolieroču ziņā, un kā tas saskan ar mēģinājumiem panākt vienošanos ar Krieviju. Tātad šobrīd tas ir kļuvis par sarežģītu attēlu. Paldies! Tiešām šīs sarunas iespējams ir bijušas arī pagātnē ļoti sarežģītas, tomēr vienmēr ir bijusi kaut kāda vienošanās uz 5 vai 10 gadiem. Un parasti tas ir arī bijis kā ieguvums globālajai stabilitātei, kas balstīta uz divpusēju, bipolāru konkurenci, bet tomēr stabilitāti. Un jūs jau arī pieskārāties tematam, es gribēju jautāt arī par Amerikas Savienotajām valstīm, un es domāju par to, vai
Mēs runājam par problēmu, kad Ķīna veido savus krājumus, un īpaši satraucoši tas ir mazākām valstīm, Taivānai, Japānai. Bet kā jums šķiet, vai Ķīnas kodolieroču uzkrāšana ietekmēs globālo stabilitāti, jo tas, ko es jūtu, ka mēs ieslīgstam daudzpusējā konkurencē, kas varētu būt nestabilākā par veco labo klasisko sacensību starp ASV Padomju Savienību, tas ir tagad Krieviju, un es cerēju, ka tas varētu būt arī palicis, taču Ķīna kā lielvara, un tai arī ir visas tiesības tikt atzītai, un tā ir likumīga kodolvalsts, bet kā tas praktiski ietekmēs globālo stabilitāti un globālo drošību, īpaši Eirāzijā? Protams, tas ir patiešām svarīgs jautājums, un ļaujiet vispirms atkāpties varbūt un pateikt, ka vienošanās starp Baidenu un Xi, viņu tikšanās fakts ir bijis ļoti svarīgs, un viņi nav tikušies klātienē jau veselu gadu, un, protams, ka labākajā gadījumā attiecības ir bijušas augstas. Un es domāju, ka viena no nozīmīgākajām lietām, kas izrietēja no šīs sanāksmes, viņu tikšanās, bija lēmums atsākt militāros kontaktus. Un izklausās, ka tas ir tāds diezgan pamatīgs vai pilnīgs atsākums, jo viņi runā ne tikai par abu pušu aizsardzības kaut kādām aspektiem sadarbībā un bruņoto spēku vadītāju augstākajiem līmeņiem, šajā līmenī sadarbību, bet arī par virkni citu mehānismu, arī zemākos līmeņos starp militārajiem departamentiem, un tas ir ļoti svarīgi. Un, ziniet, tieši tāpat kā ir ar Krieviju, ja ir bijušas dažādas situācijas vai incidenti, mums ir nepieciešama arī reģionālo komandieru regulārs kontakts. Es domāju, ka mēs esam pieredzējuši mūsu militāro spēku pieaugumu šī reģiona tiešā tuvumā arī un arī riska palielināšanos. Kā jūs zināt, piemēram, Ķīnas izlūkošanas lidmašīnas incidents vai arī incidenti ar kuģiem Āzijas un Klusā okeāna reģionā, un šie incidenti ir ļoti bīstami, jo tie var novest pie visdažādākajām neparedzētajām sekām un nedod Dievs pie konflikta un pie sadursmes, kad iet bojā arī militāra personas. Tas var novest tā kā viens pie otra, un tāpēc es domāju, ka fakts, ka tieši tāpat kā jūs zināt, atsākt sarunas šajā taktiskajā operatīvajā līmenī, protams, ka ir svarīgi, un cerams, ka viņi atkāpsies arī no šīm te riskantajām uzvedībām, kas pat tiešām apdraud cilvēkus, un tas var radīt traģēdijas. Un otrā lieta ir lielāks izaicinājums. Mums pat tiešām trūkst dialoga ar Ķīnu. Mēs nesaprotam viens otra rīcības un strateģiskos nodomus kodolieroču jomā. Mēs precīzi nezinām, kāpēc viņi pēkšņi ir ļoti gatavi vai pauduši gatavību paplašināt savas kodolspējas. Un es domāju, ka viņiem tagad ir aptuveni 500 kodolieroču, bet bija 200 vai 300 šajā līmenī parasti līdz šim, un vismaz mūsu militāra personīla izlūkdienas aprindās. Līdz šim nav bijis prognozēts, ka viņiem būtu tik daudz, es domāju, varbūt pat 1500 līdz 2035. gadam, vai arī 1020. gada beigās, es nezinu, bet tās ir būtiskas izmaiņas viņu redzējumā, viņu stājā un iespējams arī doktrīnā, par to viņi pat nerunā. Un es domāju, ja mēs varam veidot kādu dialogu militārā līmenī un ne tikai, bet arī diplomātiskajos kanālos, par darbībām, par iespējām un nodomiem, tas būtu ļoti svarīgi. Un, protams, ir svarīgi arī pašiem militārajiem spēkiem, ne tikai tiem, bet arī tādās lietās, par ko runā prezidents, arī par politiku un nodomiem, piemēram, Taivāna vai arī darbībām Dienvidķīnas jūrā. Dialoga nepieciešamība ir ļoti liela tieši šobrīd, un es domāju, ka tas ir labs sākums. Tas būtu labs sākums, nepārprotami sūta arī šādu signālu abām valdībām, bet interesants kontrasts par ilgo dialogu vēsturi starp ASV un Padomju Savienību un tagad jau Krieviju. Zināt, mēs, protams,
mums ir patiesībā seni, labi, tādi, kā teikt, ieradumi runāt par šīm lietām. Es domāju, ka abiem ir kopīgs viedoklis, ka pārredzamība ir ieguvums drošībai, lai gan es neesmu pārliecināta, vai tieši tā domā varbūt Ķīna, kur Ķīna visticamāk domā, ka varēs gūt kādu labumu no neskaidrības, bet šim te procesam, un šis process būs ļoti ilgs, lai veidot komunikācijas ieradumus un lai tas stabilizētos. Paldies! Šie ieteikumi tiešām atgādina, ka mums priekšā ir visgrūtākie laiki un drošības jautājumi ir ļoti aktuāli, bet ir pienācis laiks par to runāt nudien. Un Xi Jinpings un Joe Bidens viņu tikšanās, es ļoti ceru, ka lielākā daļa viņu tikšanās tēmatu bija par drošību, par sadarbību, nevis par tās trūkumu, un mēs esam redzējuši arī tieši tāpat, kā ir izspēlēts, vai arī kas ir noticis dēļ ASV un Padomju Savienības, piemēram, sadarbības trūkuma, ka ir bijuši nepareizi priekšstati, kā jūs teicāt, arī mazā konflikta eskalācija lielākos ir notikusi. Bet šajos grūtajos laikos, kad katra puse, amerikāņi, krievi un Ķīnas Tautas Republika nevēlas sadarboties kādās citās jomās, kamēr viņiem joprojām ir dialogs par drošību. Un es ļoti ceru, ka ir pietiekami daudz komunikācijas, par ko mēs nezinām publiski. Tad es ceru, ka tās ir vairāk. Un kā jūs domājat, vai ir problēmas, tad jautājumi, kuros vēl ir iespējama sadarbība, darbs un kādi ir galvenie izaicinājumi tieši ieroču neizplatīšanas ziņā? Es domāju, ka visas puses, tostarp Eiropieši, Vācieši, Eiropas Savienība, ir strādājuši kopā, lai, piemēram, nodrošinātu to, ka Irāna neiegūst kodolspējas. Ziemeļkoreja ir kļuvusi patiešām draudīga izmantošanas pielietojumu un tehnoloģiju ziņā saistībā ar kodolspējām. Bet kādai, jūsuprāt, vajadzētu būt kopējai nostājai? Un varbūt, ja mēs tagad runājam tādā abstraktā valodā un ķermeņa valodā, kā tas izskatās starptautiskās drošības situācijā, bet jūsuprāt, kur vajadzētu sadarboties attiecībā uz ieroču neizplatīšanu? Es domāju, ka tas ir lielisks punkts un arī jautājums. Un es domāju, ka interese par kodolu ieroču neizplatīšanu un interese par to, lai citas valstis nevarētu iegūt kodolieročus, mēs nerunājam par kaut kādiem, par teroristiem. Par to ir ilgstoša izpratne vai interese un šo kodolieroču neizplatīšanas līgumu saglabāšana un nostiprināšana ir visu intereses. Tas palīdz nodrošināt to, ka neviena cita valsts neapgūst vai neiegūst kodolieročus, bet tajā pašā laikā arī labums tiek gūts no tā, ka kodola enerģija tiek izmantota miermīlīgiem nolūkiem, piemēram, medicīnā un kodola enerģētikā. Kā mēs zinām, situācija arī kļūst aizvien sarežģītāka, piemēram, klimata pārmaiņu dēļ. Diemžēl, es domāju, kaut arī iesaistītajām pusēm ir kopīgs interesi, neviena no tām nepiešķirtai prioritāti pār kādu citu mērķi. Un tāpēc mēs atrodamies ļoti satraucošā brīdī, kā jūs teicāt, Ziemeļkoreja tā pātrina savu kodolspēju, attīstību, raķešu ražošanu, un, manuprāt, ir pietiekami daudz arī politiskā kapitāla un centienu, lai mēģinātu vienoties un panākt, lai Ziemeļkoreja atgrieztos pie sarunu galda un risinātu kādas sarunu ceļā savu pieaugušo militarizāciju. Kā jūs zināt, piemēram, Krievija šobrīd ir arī ieinteresēta iegādāties kāru ieročus, konvencionālus ieročus, lai uzsāktu. Tātad un arī, lai turpinātu savu kāru Ukrainā. Nevis tik daudz ieinteresēta vairs par ierobežojumu noteikšanu Ziemeļkorejai, un tieši tāpat Ķīnai tā nav vairs liela prioritāte, un pat ASV, ja tā drīkst teikt, ka karš ir novērsis uzmanību, un mēs vairs neesam tik ļoti koncentrējušies uz konkrēto kodolieroču jautājumu, runājot par kāru Ukrainā, mēs saprotam.
Un mēs saprotam, ka ir jākoncentrējas arī uz attiecībām ar Ķīnu. Tagad mēs ļoti neplānoti, negaidīti mums ir atkal jāpievērš uzmanība krīzē tuvajos austrumos, kas vēl tikai sāsinās. Mēs redzam, ir tik daudz, vai arī neredzam tieši šo lielo prioritāti attiecībā uz Ziemeļkoreju. Un mūsu sabiedrotie Dienvidkorejā, piemēram, pauž bažas par Ziemeļkorejas nodomiem. Un tā ir problēma, bet tieši tāpat es domāju, ka tā nekur neizzūd no valstu aktīvākas iesaistas līdz šim, jo ja tā ir tikai runāšana. Es domāju, ka pastāv vairāk iesaistīto pušu intereses izvairīties no konflikta Korejas pusē. Es domāju, ka mēs pie tā atgriezīsimies, bet interesanti ir tas, ka viens no mehānismiem, multilaterāliem, daudzpusējiem, joprojām ir P5, dialogs P5, ASV, Ķīna, Krievija, Francija un apvienotā karaliste. Tās ir atzītas kodolvalsts un ANO drošības padomes locekļi un saskaņā ar kodolieroču neizplatīšanas līgumu. Viņi regulāri tiekas un darba līmenī. Viņi runā par tādām lietām kā kodolpolitika un vienošanās un doktrīnas. Un viņu saistības saskaņā ar līgumu. Tas fakts, ka šobrīd netiek panākts progress šajā jautājumā, atkal ir tāds kā strīdu avots kodolieroču neizplatīšanas līgumā, un valsts ir neapmierināts ar to, un pat dusmīgs. Un tāpēc ir interesanti, ka it kā dialoga kanāls turpina pastāvēt, bet tā kā var teikt, ka šī uzmanība griežās, un, piemēram, pēc būtības ir interesanti redzēt, kas notiks šajos komunikācijas kanālos, bet vismaz nedaudz es teiktu, ka tā ir kā kvēlojoša ogle kamīnā. Es domāju, tā joprojām ir silta. Un cerams, ka politiskie apstākļi uzlabosies un dialogs būs vēl spēcīgāks. Un es ceru, ka tiešām viss atgriezīsies pie reālām sarunām. Lielas paldies par izklāstu par tādu kā konkurenci, ko izjūt valsts. Jūs jau arī minējāt divus no pastāvīgiem 5 dalībniekiem, Eiropiešus, Frančus, Brītus un arī Indiju. Tā ir kodola enerģija, bet ne leģitīma. Ko jūsuprāt Eiropiešu un Ņūdelī vadība varētu darīt, lai palielinātu stabilitāti kodola līdzsvara, kas pārsvarā ir ticis risināts saistībā ar Krieviju jau ar Amerikas Savienotajām valstīm, taču tagad Ķīna plāno palielināt savus kodolieroču krājumus un apbruņoties. Un vispār daudzās reģionu valstīs ir lielas bažas par raķetēm. Tieši tāpat rietumi, sabiedrotie un to atvasinājumi, tā teikt, NATO, Eiropas atvasinātie biedri, varbūt Japāna un ārpus transatlantiskās kopienas Vācija. Kāds ir jūsu viedoklis, vai arī šeit, vai arī šīm valstīm ir jāplāno savas raķešu spējas, varbūt ne kodolieroču, bet raķešu spējas, kas varētu vismaz reģionāli stabilizēt šo drošības konkurences apstākļus? Te ir tā, ka es negribētu varbūt redzēt šī raķešu darbības radiusa paplašināšanos Atlantijas okeāna reģionā vai Āzijā. Kaut gan, ja mēs runājam, tie ir tiešām dažādi gadījumi, un ASV un Krievijas kodolspēku līgums paredz šo klases raķešu aizliekšanu, bet, diemžēl, tas vairs nav spēkā, un pirms kara Ukrainā sarunas bija arī par moratorija atjaunošanu. Tas vēlns viss slēpjas detaļās, jo iemesls, kāpēc līgums izjuka, bija tāpēc, ka mēs uzskatām, ka Krievija nelegāli slepus izvietoja šīs kategorijas raķetes. Un tomēr, ja mēs varētu, ir jābūt pārskatām par konvencionālajiem un kodolspēku ierobežojumu atjaunošanu Atlantijas reģionā. Es labprātāk redzētu, ka mēs ejam ierobežošanas virzienā, nevis ieguldām Eiropā, piemēram, vairāk.
un pavisam noteikti negribētu redzēt vairāk kodolu jomā attīstību. Manuprāt, ir svarīgi atrast kaut kādu tādu robežu ar to, kas ir nepieciešams tieši atturēšanai un to, kas tieši veicinās konkrētas darbības un attiecīgi pretdarbības. Un es teiktu, ka kodolieroči nav tādi praktiski pielietojumi. Protams, ir daudz svarīgāk zināt, ka pastāv uzticamas tradicionāls spējas, kā atturēšanas līdzeklis, ko, protams, atbalsta ASV, apvienotā karaliste un Francija. Es domāju, ka mums ir jāstrādā pie tā, lai Atlantijas okeāna reģionā nebūtu kodolieroču, un es domāju, ka Krievijai to uzkrāšana un tikai vairo risku par eskalāciju. Un es domāju, ka jebkura tāda ideja vai kodolkarš vispār varētu... tas, ka tam nebūtu sekas, tas ir nepareizi. Tā nedrīkst domāt. Pēdējais jautājums un iespējams tāds, kas rada arī visvairāk bažu man kā latvietim, bet arī citām Baltijas valstīm un vispār valstis. Baltijas jūras reģionā ir līguma termiņš par 26. gada februārs. Droši vien nemilitārās kaut kādas sviras, kādas ir Eiropiešiem vai sabiedrotajiem ASV NATO ietvaros, vai varbūt citos veidos mēs ieguldām viens otrā un sadarbojamies vairāk. Mēs esam labi partneri jau daudzus gadus un arī turpināsim tādi būt, bet mans jautājums ir tāds, vai jūs varat nosaukt 3 galvenās lietas vai vismaz 1 līdz 3 lietām, ko Eiropa varētu darīt, lai palīdzētu amerikāņiem parakstīt līdzsvarotu līgumu arī ar darbību pēc 2026. gada februāra. Ko eiropieši varētu darīt, lai atbalstītu ASV, lai Krievijai būtu mazāk prasību uz kaut kādām piekāpšanām? Protams, būtu labi Eiropiešiem un Krievijai arī un ASV. Ir skaidri jāpasaka, Eiropiešiem ir jāpasaka ASV un Krievijai, ka Eiropieši vēlas ierobežot kodola spējas un jūs esat interesēti jaunu nolīgumu apspriešanā. Un ja tā ir tāda kā politiska apņemšanās, varbūt kā iesākums tam, lai turpinātu ierobežot kaut kā, ievērot kādas noteiktas robežas. Bet otrā lieta ir tāda, ka pie tā mēs par to runājam jau iepriekš. Es domāju, ka mums ir jāpārtrauc izmantot vai domāt, ka diplomātija ir kā atlīdzība par labu uzvedību. Mums ir, lai arī cik tas nebūtu nepatīkami, Eiropai ir jāatbalsta dialogs starp ASV un Krieviju kodola jautājumos. Un es zinu, ka NATO iekšienē par to notiek diskusijas, par to, vai dialogs ir par Krieviju, vai Putins ir uzticams. Protams, ka viņš nav, bet, ziniet, ir jāuzticas, bet ir arī it kā jāpārbauda. Mums ir vajadzīgi noteikti un pārbaudāmi līgumi. Mēs nevaram vienkārši gaidīt nākamo varbūt kāds cits Krievijas līderis arī veiks kaut kādas noteiktas darbības, vai arī mēs nevaram vienkārši gaidīt, Putins šobrīd ir līderis, kas un tomēr mēs nevaram kontrolēt. Tāpēc saprotiet, ka šis dialogs un iespējams arī neērtais pretinieks vai ienaidnieks nav nekas jauns. Mēs tieši tāpat arī ar Irānu mēs to izdarījām. Bija arī 3. punkts, es gan neatceros, ko es gribēju teikt. Es varētu teikt, ka vēl viena lieta, kad ir jādomā par to, kad vai tad, kad šie apstākļi ir piemēroti, pavisam nopietni un praktiski domājot, kā var kontrolēt ieročus. Es domāju tādā visplašākajā nozīmē, ne tikai formāli, varbūt ar juridiski saistošiem līgumiem, saistības, normas, caurskatāmība, kā tas var palīdzēt mazināt drošības apdraudējumus, kas īpaši rodas no Krievijas, par ko Eiropai ir pamatotas bažas. Jūs zināt, ka instruments kopā ar militārajām spējām
Tas var uzlabot drošību. Un tad vēlreiz, ko mēs vēlamies no Krievijas, bet tajā pašā laikā, ko mēs kā alianse vai arī valsts ar kopīgām interesēm esam gatavi dot, lai to iegūtu. Tātad līgumi, protams, ka nav vienpusēji. Mēs sakām, jā, mēs vēlamies, lai Krievija darītu kaut ko A vai B vai C, bet ir pilnīgi skaidrs, ka varbūt kaut ko samazināt nestrateģiskos kodolieročus. Ir kaut kādai jābūt interešu pārklāšanai, lai abas puses vēlētos to pildīt, darīt. Varbūt tas var būt kaut kas asimetrisks vai nē, bet katrā ziņā tam ir jāpiekrīt abām pusēm. Jebkurš nolīguma pakete ir kaut kas tāds, kas kalpo abu pušu interesēm. Un tas arī ir tas svarīgākais mērķis. Tad, ņemot vērā iepriekšējās plānošanas diskusijas arī rietumos, un tas, ko mēs vēlētos redzēt saistībā ar Eiropas drošības arhitektūru un tās atjaunošanu, ir palīdzēt ierobežot draudus, ko mēs redzam no Krievijas, bet kā tas izskatās, kā to panākt. Tas ir patiešām smags darbs, un mums vajadzētu sākt par to runāt un domāt visiem kopā. Paldies jums liels! Tas, ko mēs vēlamies Eiropā no Krievijas puses, ir miers, un iespējams šis miera rezultāts varētu būt spēks, solidaritāte Eiropā un arī ar ASV. Es vēlētos noslēgt šo sarunu par Ķīnu, par kodola draudiem Krieviju un ASV, sasaistot to, ka tās ir kodola valstis vai kodola spēki, un starp tie pastāv noteikti līgumi. Es ļoti ceru, ka šie līgumi nezaudēs spēku, un mēs turpināsim parakstīt vēl labākus. Esmu Sandijs Šrāders, Baltijas aizsardzības koledžas pasniedzējs, un man bija prieks runāt ar Linu Rastoni, Kodoldraudu iniciatīva, globālās kodola politikas programmas viceprezidenti. Paldies jums par šo sarunu. Paldies liels!